Sveiks, Jūrmalnieki! Es šobrīd atrodos vecajā Dzintaru sporta laukumā. Lokācija, kur šis atrodas, pievienošu augstāk. Iemesls šim te video ir Jūrmalas pašvaldības izsludinātais līdzfinansējuma budžets. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Jūrmalas dome piedāvā iegūt 69 000 eiro ar PVN kā līdzfinansējumu biedrības vai privātpersonas izveidotam projektam. Mana iniciatīva ir atjaunot šo te veco padomju laiku sporta laukumu, piešķirt jaunu dvēsmu, atjaunot basketbola laukumus, atjaunot ielu vingrošanas laukumu, lai arī iedzīvotājiem no Majura un Dzintara apkaimes būtu kur trenēties un bērniem, kur spēlēt basketbolu, lai nav jāiet katru reizi pāri Lienas ielai un dzelzceļam uz Mežparku. Līdzfinansējumi iesniegtie projekti būs pieejami balsošanai no 11. jūnija, tad arī ievietos vēl papildus informāciju, un savu līdzfinansējumu projektu jūs varat iesniegt geolatvija.lv. Liela daļa zina, pat šeit trenējos dienā 4 gadus, vadu arī treniņus. Līdz ar to vienmēr pieskatu laukumu, uzturu viņu kārtībā, kopā ar kaimiņu arī nopūšam lapas, savācam, notīram sniegus, kaut kādas saplēstās pudeles. Līdz ar to, ja uztaisītu pilnīgi jaunu laukumu, šeit noteikti būtu krietni vairāk cilvēki, kas nāktu un nodarbotos ar fiziskām aktivitātēm. Paldies visiem! Ticu, ka kopā mēs varam sakopt mūsu apkaimes un padarīt apkārtējo vidi labāku. Nacionālā apvienība 10. saraksts, Elvijas Eisaks 13. kandidātu numurs. Visu labu!